bija intervija superīga. Es sajaucu, mēs esam tiesas zālē vienkārši, kā jau redzam. Un šī ir intervija. Jūs sakat, šī nav intervija, šī ir kandidāta izskatīšana. Es jums tīko latviešu valodā skaidrā intervijas. Pašlaik intervēju attiecīgo kandidātu, kas ir Vinī Deluka. Viņš kandidē uz... Vienīgais kandidāts. Bet es jums līdz paskaidrošu, kāpēc jūs pārtraucat. Jūs pat nezināt atbildi, bet jūs pārtraucat. Jūs tikko teicāt, ka vienīgais kandidāts. Jūs pat neesat. Nē, es teicu, es esmu vienkārši kandidāts. Ka šī persona pašlaik ir kandidāts, kas kandidē uz mēra amatu un notiek, kas veic interviju. Es nezinu, ko jūs te mēģināt piešūt kaut kādas lietas, ko es pat neesmu teicis. Es mēģinu vienkārši jūs gadījumā korumpēta nesat vai kaut kā pretesīs. Jūs varat uzdot kolēģiem citiem, kas ir darbinā, kas ir legālā pusē, kā ir. Vai jūs tiešām apgalvot to, jo šodien jūs spiežat uz to, ka šodien mums ir jānolem savā ziņā par Delukas ievietošanu amatā. Jūs pat nezināt, vai ir citi kandidāti. Jūs šobrīd paši gribat no savas puses iestumt kādu personu amatā, atvainojieties, Deluka kungs, jūs no manas puses to noteikti saprotat, ja jūs zinat, par ko ir runa. Vai tiešām šodien tas ir jāizdara, ja jūs pat neesat noskaidrojuši, vai ir citi kandidāti? Es atvainojos, ka pārtraucu, bet pašā sākumā tika teikts, ka tiek ievēlēts, jeb iesaukts, jeb domes izpilddirektors atkārtos vēlreiz. Jā, līdz ar to, pa to laiku, kamēr izpilddirektors kārto jau iesāk kārtot visas pilsētas radušās problēmas, iesakās visi kandidāti, tiek veiktas intervijas, debates, viss pārējais, un tad attiecīgi tiek iesaukts mērs. Un tajā pat brīdī arī pats Deluka varēs kandidēt uz tām mēra vēlēšanām. Ne jau tagad, bet teikt, arī uz šādu pozīciju es uzskatu, ka ir jābūt kaut kādām priekšvēlēšanām, tās varbūt īsākas, bet nevis uz vienu personu, jo šobrīd sanāk tas, jūs esat izvirzījuši, jūs neesat nevienam citam paziņojis, varbūt kāds cits ir tas, kas vēlās tagad un jau sen to gatavs darīt. Es to skatos no mūsu puses, es varu runāt, es pieļauju, ka pārējiem man piekritīs, ka es runāju iedzīvotāju vārdu. Es vēlos saprast, lai tiešām, ja mēs ieliekam personu tajā amatā, ka tas amats tiks pildīts godam. Nevis tā ir persona, kuru kāds ir izvēlējies, izvirzījis un vienkārši ir ievirzījis tajā amatā, lai būtu šobrīd kaut kas. Mans pieņēmums ir tas, ka ja mēs šo darām, tad ir jābūt vismaz publiskam ziņojumam, lai mēs zinām, vai tiešām nav citu. Un tad mēs varam ārkārtējo personu uztaisīt kaut kā publiski paziņot to, ka ir vēlēšanas, visi atnāk, kas vēlās, un tad uztais īso vēlēšanos kaut kā stundas garumā, neizskatām garu to personu, vienkārši ieliekam to personu amatā uz to konkrēto laiku, kamēr tiek vēlēšanas. Jo tad vismaz būs pilsētas iedzīvot atrast personu, ko visi atbalsta. Nevis šobrīd ir viena persona, kuru es personīgi neesmu saticis, un viņa šobrīd vēlās tikt, piedodiet, Delukas kungs, ka es tā izsakos pa jums, bet vēlās tikt augstā amatā. Tātad, atbildot stundas laikā, nekādīgi nevar ievēlēt. Es vēlos Delukas kunga pusī dzirdēt, jo viņš arī vēlējās izteikt. Jūs viņu pārtraukt. Jā, tas, ko es personīgi vēlos, ja mēs runājam par manām personīgām interesēm, es vēlos, lai pilsēta attīstītos un uzlabotos. Tā ir man galvenā misija un galvenā filozofija. Es jūtu, ka varbūt jums ir zināms jau kāds, varbūt vēl pazīst vai kas tam līdzīgs, kas arī vēlētos šo kandidēt. Tāpēc atkārtošos piedāvāju, ja kāds no klātesošajiem vai varbūt ir pilsētā, bet nav ieradies, ir zināms. Esmu pilnīgi atvērts tam, kad mēs šo caurskatām kopā. Kā jūs minēju, viena diena, divas neko vairs dzīvē traku nemainīs. Un atveram kopēju diskusiju paneli. Kur jūs ienācāt, kungs? Es arī kandidēju. Viss kārtībā? Nē, šodien vienkārši nav tāda iespēja. Jūs nekandidējat. Nē. Kamēr cilvēki ir pieeja, visiem ir iespēja redzēt abas personas, vai tu ne tā? Nē, jūs varat redzēt, bet jums nav tiesība dotajā brīdī nākt priekšā. Jūs nekandidējat dotajā brīdī. Jūs varat pieteikties rītdien, kandidēt droši, nav problēma. Varbūt es rīt neesmu pieejams, parīt es arī neesmu varbūt pieejams. Nu, tad aizparīt. Aizparīt varbūt arī neesmu pieejams. Nu, tā ir jūsu problēma. Tad, kas ir tā nav vairs mana problēma. Tā ir jūsu problēma, ka jūs nevarat kārtīgi sakārtot. Nē, ja jūs šādi uzdīsies, būs jāpamet tiesas zāli. Tiesas zāli, jā. Kāpēc tiesas zāli jāpamet? Kāpēc ir kaut kas noteikti tiesas zālē?
Tāpēc, ka es jums Šī darba intervija? Es jums teicu, jūs šeit nevarat atrasties, tāpēc, ka jūs dotajā brīdī nekandidējat. Pagaidiet, uzgaidiet. Lukas kungs teica, ja kāds no es jūs pārtraukšu šobrīd, bet Lukas kungs pats teica, ja kāds no klātesošajiem ir gatavs kandidēt, lai runā. Jā, bet es gribu papildināt, tas ir mans personīgais viedoklis. Tas nav manā pārziņā. Viņš dotajā brīdī nav noteicošais cilvēks, kas, kā saka, atļaujam šeit kandidēt vai neatļaus. Var nākt rīt, var nākt parīt, vai nākt aizparīt. Ok, tad tās personas, kas šeit ieradās, nedzirdēja, tas pats Kalniņa.storo. Tas, ko es vēlējos pateikt, to, ko es paziņoju šeit priekšā, ko var arī pateikt Lukas kungs, ka tas, ko es izvirzīju, ir, ka no tā ir bijusi kaut kāda izvirzīta persona no kreisās puses, ka nav bijusi publiska izziņošana. Un tā galapunktā, ko es teicu, ja mēs gribam ievēlēt šobrīd pagaidu personu izpilddirektora amatā, kaut kādu ātro izvirzīšanu. Nu, tad uzreiz rodās vienkārši sekojošs jautājums. Attiecīgi, vai te Lukas kungs šodien jau, kā saka, jūs plānojat jau viņu ievēlēt pagaidu amatā, vai arī mēs vienkārši, kā saka, izējam cauri visiem jautājumiem, beidzam, kā saka, šodienas šo te burziņu pasākumu, un tad rītā dodam iespēju nākamajam. Kāda tā situācija te galu galā ir? Nu, tad attiecīgi es atbildēšu šo jautājumu. Tagad nesakārtos viss. Kas ir? Nekas, turpiniet. Superīgi. Katrā ziņā tad pie kāds paliku, runā par šo jautājumu. Pašlaik tātad, protams, galvenā doma bija ievēlēt Lukas kungu pašreiz izpilddirektora amatā, kā jau bija skaidrojis Guntis. Tālāk, pirms es turpināšu tālāk ar šo jautājumu, es vēlos divas lietas nostiprināt. Vienā stundā, ko jūs apgalvojat, Kārlis kundze, nekādīgi nevar ievēlēt izpilddirektoru, jo jāuzdod diezgan svarīgi jautājumi, kas izpratīs un ļaus mums saprast un vispār saņemt priekšzīmi par attiecīgo cilvēku. Jūs teicāt vienas stundas laikā uzdot ātrus jautājumus un saprast šo tenu, bet nekādīgi nevar. Šobrīd tas, kas jūs uztverat notiek vispār pārvaldes lietas, kad jūs uztverat, ka tik īs un tā var izdarīt, nu tad ļoti interesanti katrā ziņā. Es pieminēšu, ja jūs sakat to, ka es to neizvirzu, es saku, ja jūs gribat to izdarīt šodien, ievēlēt personu, tad dodat arī publiski citiem iespēju. Un tad, kad mēs veiksim reāli mēri ievēlēšanu, kad būs kandidēši, tad arī mēs uzdosim šos jautājumus. Šobrīd no iedzīvotāju puses vajadzētu ievēlēt izpilddirektoru, uz kuru visi pasaka, vai 80% pasaka jā. Nevis vienkārši izvirzam vienu personu, un tas arī ir viss. Bet, ja mēs to darām, atļaujiet man pabeigt. Ja mēs to darām šobrīd, jūs virzat to, ka reāli tā, kā jau tika minēts no šerifa, no policijas puses, tās izskatās pēc korupcijas, ka netiek dots vārds iedzīvotājiem. Ja mēs to darām šādi, tad es nezinu, vai ir vispār kaut kāda attīstība pilsētā notiksies. Es uzskatu to, tas ir mans uzskats. Es domāju, ka citi arī varētu atsaukties uz to. Ja mēs gribam izvirzīt šodien, tad neveicam to dziļo jautājumu uzdošanu, izsakam, paziņojam publiski, ka visas personas, kas vēlās, var ierasties un vēlās uzdot jautājumus, lai katra persona iepazīstās ar potenciālo izpilddirektoru, un tad arī notiks balsošana, kuru personu cilvēku uzskata, ka vēlās redzēt tajā. Jo šobrīd sanāk tas, ka jūs mums, kā iedzīvotājiem, vēlaties uzspiest Lukas kungu kā izpilddirektoru. Jā, es arī piekrītu, ka šo vajadzētu, lai visi pilsētas iedzīvotāji ir lietas kursā vispār. Jā, attiecīgi, tā situācija attiecīgi izstās tāda, ka, jūs sakat, ievēlēsim šodien kā pagaidu, jā. Bet kur mums iedzīvotājiem ir tā garantija, ka, teiksim, labi, es atdojos par leksiku, bet netaisos kaut ko tādu kandidēt, bet, piemēram, es atnāku rītā, saku, es arī gribu kandidēt. Viņš jau ir, kā saka, pagaidu, kur man ir, teiksim, garantija, ka man vispār tiks dot iespēju. Šodien viņam dos visas, kā saka, pieejas, viņš būs jau gatavs amatā, un kā mēs zināsim, ka pēc tam nebūs vienkārši, nē, Lukas kungs ir ievēlēts Tinatins. Labi, attiecīgi es jums skaidrošu vēlreiz. Latviešu valodā, tie, kur nemāk latviešu, nāksies pārtulkot, diemžēl es cik reizes skaidroju, bet neviens nesaprot. Pirmā lieta. Pilnīgi visiem, es jau skaidroju iepriekš, visiem ir iespēja kandidēt uz mēra amatu. Ja? Attiecīgi uz mēra amatu. Visiem būs iespēja kandidēt. Ja jūs būsiet labāki, kāda Lukas kungs, pasauli ir atvērta pilnas iespējas. Nepārtrauciet mani, es jums izskaidrošu, atbildēšu uz visiem jūsu jautājumiem.
Tad turpinot, jo es aizmirsu, pie kā palika daļa jūsu pārtraukšanas bez mazēm. Visiem tiks dot šī iespēja. Ja jūs uzskatāt ka jūs esat labāki par Lukas kungu, visas iespējas. Pasaulē pilnīgi visas iespējas atvērtas, jūs varat pierādīt, saukt, taisīt afišas, reklāmas, nākt uz studiju rītdien, parīt, bez maz vai, attiecīgi šo pašu tiesazāli, mēs uztaisīsim sapulci, šādu pašu interviju precīzāku tie, kur uz kandidātiem, un pierādīt, ka jūs esat labāki, superīgi, ja? Tikpat labi, jūs Lukas kungs amatā varbūt vienu dienu. Es saprotu, tas varbūt nav gluži praktiski, bet, ja jūs spējat to pierādīt, droši. Tā ir jūsu iespēja. Jo Lukas kungs ir pats parakstījies uz šo, ka viņš attiecīgi arī atkāpsies no amata, vai arī, ja jaunais mērs, kas būs, ja tas nebūs viņš, atļaus viņam palikt kaut kādu domas amatā, tad viņš arī paliks. Ja ne, tad viņam nāksies atkāpties pēc mēra lēmuma jaunām. Es vēlos pieminēt vienu lietu. Ja mēs šitā virzamies uz priekšu, tad mēs pa lielam ar Toro varam padarīt to, ka mēs neesam valsts uzņēmums, mēs pārējām uz privātu medicīnisko iestādi. Jūs sakat to savā ziņā. Tātad, jo mēs to izlemjām, mēs tagad to izvirzam un pārējiem ar to ir jāsadzīvo. Runājot... Tas, ko es tev varu teikt, tev ir vienkārši, laikam, izprašana slikta. Man ir izprašana slikta. Nepārtrauc mani. Izpilddirektoru nekad dzīvē un nevienu neievēl no civiliedzīvotāju puses. Izpilddirektoru izvirza un ieceļ. Nevis ievēl. Izpilddirektoru izvirza, jūs sakat, ja? Jā. Kas jūs būtu, kādā amatā jūs šobrīd būtu, tad es vēlējos jautāt. Kā jūs sevi iepazīstinājāt to, ka jūs pirms tam bijāt šerifī? Jūs paši to teicāt sākumā. Tā bija, vai ne? Tad kā jūs tagad esat tādā amatā, ka jūs varat izvirzīt šādu personu uz tādu amatu? Gunti paskaidro? Vai man skaidro? Respektīvi. Es prasu to no civilās puses. Un tur noteikti, jebkurš šeit atrodas, kad var to apgalvot. Labi, respektīvi. Kā jau jūs zināt, arī tieši tu konkrēti ļoti labi zini, par ko es runāju. Tas izvirzīja uz legālās puses, tā teikt, ministrijas pārstāvjiem. Un līdz ar to mēs, es un rektor Ivars šeit ievirzām un ieceļ konkrēti izpilddirektoru, kas šajā gadījumā ir Vinnīda Luka. Līdz brīdim, kamēr piesakās kandidāti, kamēr viņi iziet intervijas un visi pārējo. Mēs, kā no legālās puses, esam iecelti šeit. Ok, pirms tas sākās kaut kāds kašs, lūdzu, pagaidi, pirms te kaut kāds kipišs notiek, es iznākšu te pusē, lai visu redz. Tātad, es nezinu, kur puses aizstāvībai vai kā, bet cik es noprotu par mēru, jā, var visi. Dotajā brīdī mēs uzdodam visus šitos ten jautājumus tātad Lukas kungam, ja, kurš stāv man aiz muguras. Tikai tāpēc vienkārši, lai noskaidrotu, vai viņš ir gatavs uzreiz kļūt par izpilddirektoru. Tikai un vienīgi pagaidi. Tātad viņš nav mērs, viņš neko stipri daudz neietekmēs, viņš tagad atbildēs uz vienkārši kaut kādiem jautājumiem un kaut kādas sīkums izpildīs, bet mērs būs tas, kas tiks ievēlēts no mūsu visu puses un tātad darīs arī visas tās lietas, kas mēram ir jādara. Tātad ievāks visas papīras un tā tālāk. Tad dotajā brīdī tiek ievēlēts, es noprotu, Lukas kungs, bet uz mēra visu šito ten būs oficiāli visiem pieejams tātad kandidatūras. Tas ir tas, kā es to saprotu. Es nezinu, varbūt jūs te kašķējaties apvien, bet tas ir tas, ko es varbūt varu uzdot vienu jautājumu, un tad arī no manīm ir viss, ja es dzirdēšu atbildi. Šobrīd sanāk tas, izpilddirektors ir pats augstākais amats vai mērs ir pats augstākais amats? Mērs ir augstākais. Mērs, izpilddirektors. Un mēs tagad ievirzam otro augstāko personu. Kas tur notiek? Okay. Viņā. Jā, visādā ziņā. Mans viedoklis šodien ir tas, mēs to nevirzam uz priekšu tikai tāpēc, ka mans uzskats ir tas, ja mēs to darām civilajā, tad mums ir jāizskata visas personas, kuras vēlās to darīt. Uz mēra, tad mēs to varam darīt padziļināt, jo tad mēs varam ievēlēt personas pagaidām. Tas ir viss, ko es saku, es dodos no šejienes ārā. Visi, kas man piekrīt, es iesaku arī vienkārši dodamies prom no šejienes, lai beigto šīs. Labi, tā man vēl pēdējais jautājums abiem Pušmacānu kungiem. Jā. Es tīri gribētu dzirdēt, teiksim tā, viņš tiek ievēlēts kā pagaidu izpilddirektors, kādas, teiksim, ir viņam tiek dotas pieejas vispār šajā pilsētā, uz ko viņš ir pagaidām spējīgs, kas ir tas, ko viņš var darīt, tāds, teiksim tā, augstākā līmeņa lietas, ko viņš ir spējīgs pagaidām.
Okay. Tā, pāris piemērus vienkārši pasaules, lai es saprotu. Kā piemērs mēģināšu izskatīt vispārīgās pieejas, tad sāksim ar to. Kad ņemot vērā, ka savā ziņā viņš ir nepazīstama persona, kā jau attiecīgi arī minēja Kārens Skons, protams, viņi neatļauj man izskaidrot, bet labi. Galveno to domāju. Nē. Atvainojos, ka pārtrauc. Tas, kas viņš ir, man neinteresē. Man vienkārši interesē, uz ko viņš ir spējīgs kā izpildirektors. Labi, tad es nekavēšos. Ņemot vērā, kad viņš tiks ievēlēts, protams, viņam nebūs tūlītējas tagadējas tiesības kaut ko lielā mērā mainīt. Viņam tiks dot, protams, uzdevumi, kā izpētīt attiecīgi šīs problēmas pilsētā, dot mums kā attiecīgi legāla organizācija ministriem abiem diviem šo ideju, jeb alternatīvu kaut kādām problēmām, kaut ko, ko mēs varēsim mainīt. Viņam kā pieejas kā tādas, ka tūlīt mainīt likumus nebūs un tāda tipa pieejas nebūs, lai viņš vienkārši ir augstākā persona ar savā ziņā gadu, tā to var nosaukt. Bet viņam nav tādas pieejas, respektīvi, ja pēkšņi kāds piesakās uz servisu, respektīvi, tad Vinnie De Luca būs tas cilvēks, kurš varēs bez mazai izsniegt viņam to servisu. Lai nav tā, kad, respektīvi, servisus parādās no zila gaisa. Jā, caur īmēm. Skaidrs. Tā kā viņam nebūs tūlītējs piekļuvas kameram. Labi, man vairāk jautājumu nav. Visu labu, kungi. Superīgi. Veselo. Tā, turpināsim tālāk jautājumiem, jo mums publika neveik, tas ir silts un augsts, jo tomēr mūs interesēs ar izvirzīšanu. Tā, pie kā mēs palikām ar visu šo? Ok, tad nākamais jautājums. Kā jūs samazinātu nabadzības līmeni pilsētā, De Lukas kungs? Ir nepieciešams, es noteikti atkārtošos kārtē reizi, bet ir vajadzīgs attīstīt biznesiem augt un attīstīties, kas nodrošina šīs darba vietas un rada darba vietas visāda interešu cilvēkiem, ko nu vēlās. Protams, attīstot tālāk arī kaut kādas lielākas organizācijas, kas spēj nodrošināt iztikas minimumu cilvēkiem un dot jaunas darba vietas. Jā. Labi. Kā būtu varbūt ar kaut kādām, ja tādu nosaukt sociālajām garantijām, kaut kādas tur palīdzības pakas, varbūt kaut kādas atbalsta naudiņa, nezinu, vai ir kaut kādas tādas pieejas, ko dos attiecīgi šiem nabadzīgiem cilvēkiem? Jā, es nekļūdos jau kaut kādu pusstundu atpakaļ minēju par šīm sociālajām garantijām, gan par patvērumiem, gan par pārtikas pakām vispārējo teiksim tā, lai nodrošinātu cilvēkam cilvēcīgu attieksmi un cilvēka dzīves iztikas minimumu. Teiksim, mēs nevaram tagad cilvēku iemest kādā aizā, kādā kapā, un tas pats minimums, silta vieta, patvērums un drošība, veselības minimālā aprūpe ir, protams, ka tiek garantēta. Tas tā cilvēciskais minimums. Un kā jūs šo implementēsiet tieši šo, piemēram, tas ir tā, visiem būs šī iespēja, bet kā viņi būs informēti par to un kur būs pieejams šī, tā kā, ir tūkstošiem nabadzīgo cilvēku. Viņi visi nāks tagad uz mēra kabinetu versijas tieši pie tevis. De Luca, man lūdzu vajag tur patvērsmu un siltumu. Kā tu implementēsi to visu? Nē. Protams, ka ne jau ikdienā pats tieši precīzi nodarbošos šiem jautājumiem. Tam ir vajadzīga komanda, tam ir vajadzīgs krīzes centrs, kas ar šo nodarbojās. Ir vajadzīgs tas pats ēdināšanas virtuve vai pie baznīcas, kur var iedabūt šo ēdienu. Tā ir komanda, kas palīdz šo veikt, un tas ir attiecīgi atsevišķi krīzes centrs, kas šo rīkosies, bet tas ir jāveido un tas ir jārealizē. Tam jāatrod cilvēki, kas ir gatavi to vēlēt, kas ir gatavi to darīt, un palīdzēt šiem cilvēkiem, kas nonākuši ir varbūt nelabākajā dzīves situācijā dažādu apsvērumu dēļ. Jā. Labi, tad tālāk, vai jūs kādreiz būtu gatavs pieņemt politiski neizdevīgu, bet sabiedrībai pareizu lēmumu? Jā, es būtu gatavs, ja tas ir izdevīgi cilvēkiem, iedzīvotājiem, pilsētai un mūsu kopienai, tad jā. Ok, labi, sapratām. Tālāk nākamais jautājums. Kādu kļūdu jūs atzīstat un ko no tās mācījāties?
Kļūdas bijušas daudz. Bet noteikti, ka neesmu palīdzējis kādam cilvēkam grūtajā brīdī, kad viņam tas bija nepieciešams, kad labu laiku jau atpakaļ, ka tāds pašam arī iespējas varbūt nebija tik daudz, bet nevarēju cilvēkam nozodīt nedaudz pāris eiro, kas viņiem dotu patvērumu zem jumta grūtā situācijā. Diemžēl tāda situācija pats nebija spējīgs un nodrošināt, bet bija iespējas, lūgt draugiem, lūgt apkārtējiem, palīdzēt viņam šī grūtajā situācijā, bet es izvēlējos pēc garām. To es nožēlošu visu atlikušo dzīvi. Jā, tā var gadīties. Tad nākamais jautājums. Kādām īpašībām ir jābūt mēra kandidātam? Mēra kandidātam jābūt ir ļoti kritiskam. Tādā kontekstā, ka viņam jāizvērtē šī katra situācija, katrs lēmums, ko viņš pieņem, jāizvērtē kritiski un balstīts uz faktiem, nevis uz emocijām, sajūtām vai kādu no pušu spiedieniem. Viņam jādarbojas, protams, jādarbojas pilsētas interesēs, iedzīvotāju interesēs, jāpārstāv viņu, tā teiksim, viedoklis un pārliecība, bet līdz zināmam mēram. Noteikti ir jāsako līdz pilsētas attīstībai un ko dara varbūt cilvēki, kas ir zem mēra, viņa pakļautībā, lai nenotiek korupcija, lai nenotiek izzakšana valsts, lai viss notiek godprātīgi un patīk un atbilstoši likumdošanai, atbilstoši cilvēktiesībām. Tās būtu tādas galvenās lietas, bet, protams, ka tie amata pienākumi un īpašības ir ļoti daudz, tāpēc iezīmē tādas galvenās. Jā. Labi, nākamais jautājums, ļoti vispārīgs jautājums, vajadzēs saprast, kā gribēt. Kāda jūsuprāt ir patreizējā situācija pilsētā? Kāda ir dotā brīža situācija pilsētā? Vispārīgs jautājums. Vadīšos pēc savu personīgā viedokļa, protams, ir trūkst cilvēkiem iespējas sev attīstīt savas domas, savas idejas, savus plānus, savus mērķus, kas nereti viņus paņem ne tajā gaišākajā pusē, kas nenoliedzami tik redzēts ir cilvēki pievēršās varbūt noziedzīgai pusē, jo nesredz tālāk uz savas dzīves mērķu piepildīšanu, kur viņiem vajadzīgs šis atbalsts, viņiem vajadzīgs šīs iespējas, šī komunikācija ar viņiem, šī te virzība uz tālāku pilsētas attīstību, kas viņai neesot novad pie dažādiem sliktiem ceļiem, ko mūsu pilsētas iedzīvotāji dara. Kā jau minēju, braukājot pa ielām, šis noziedzības līmenis strauji ceļās, strauji attīstās un redz, ka policijai vajadzīgs ir papildus finansējums un papildus atbalsts arī no domas puses, lai šo visu sakārtotu šos jautājumus, bet tajā pašā laikā arī redzu to, ka ir vajadzīgas stingras pārunas gan ar medicīnas pārstāvjus vadītājiem, gan ar policijas, jo esmu aktīvs pilsētas iedzīvotājs, kas ziņo un palīdz cilvēkiem, kad es to redzu, ka es minēju mājas zādzības un mašīnas, kas ir redzēts, kurām tiek zvanīts, un tu gaidi, kad atbrauks policija, bet mēs neierodās. Šīs situācijas nav pieņemamas, un šie jautājumi jāskārto, un tas tikai veicina arī cilvēku tālāku noziedzību, jo redz, ka tas ir iespējams. Jā. Labi. Ok, tad uz šiem jautājumiem, protams, jau tika jautāts, bet uzsvīsim vēlreiz, jau tā, ka tie bija no tautas jautājumiem. Tad vēlreiz. Kāda jūsuprāt ir patreizējā situācija iekš valsts varas iestādēm LSPD, Blaine County Sheriff's Office?
No, jūs skatījumā, jā, tas personīgā, jo kā mēs iepriekš dzirdējām, kad jūs nebijāt attiecīgi gājis un intervējis, kas arī, es, protams, piekritīšu, tas ir, nav tos obligātais darbs, īsti nezinu, pa ko nekādu nomalotais muguras, ja viss tomēr tiek ierakstīts arī. Es īsti nesapratu Kārenes Jaunkundzes šo uztveri par to, ka bez maz vai ir nepieciešams doties uz šīm iestādēm un intervēt, pirms tu esi vispār teicis kandidāt vai vispār kaut kā. Jā, tas ir tavās interesēs, piemēram, independents žurnālists vai vispārīgs žurnālists, vai jau kādam savām tur, nezinu, darbam vai darba interesēm uzdot šos jautājumus, vai tur ēnu diena bez maz vai. Bet jūs parasti iedzīvotājs savā ziņā, kas iespējams kandidēs mērā amatu, es īsti neredzu tev iemeslu doties un informēt, jā? Šāds jautājums var rasties te, bet tu sniedz vienkārši savu objektīvo viedokli, ko tu esi redzējis savas pieredzes laikā iekšpilsētas. Tāpēc īsti nesapratu šo jautājumu no Kārenes kundzes vai vispār uztveri, bet virzoties apkārt pie jautājuma, kāda, jūsuprāt, ir patreizā situācija iekšvalsts varas iestādēm, Los Angeles Police Department un Blaine County Sheriff's Office? Mums arī attiecīgi ir 2 pārstāvji, ja viņam kaut kas liksies nepareizi, arī atbildēt. Kā jau jūs minējāt, es balsos tikai savu personīgo pieredzi saistībā ar visām iestādēm. Pašlaik, teiksim tā, ir cilvēki, kas neatrodas, ir pārstāvi, kas neatrodas savās īstajās vietās, ir zemākās pakāpēs cilvēki, kas manuprāt, spēj veikt šo funkciju daudz labāk. Ir daudz lietas, kas jāpilnveido, jāsakārto un jāveicina tālāk attīstība, redzot gan dažādas situācijas, kas notiekās pilsētā, gan ar tām pašām pakaidzīšanās situācijām, gan ar arestiem, gan ar apšaudēm, kad mēs aizmirstam par apkārtējo cilvēku labklājību un drošību. Nereti manā skatījumā pietrūkst izmeklēšanas, bet nododamies ļoti trakām, pārgalvīgām pakaidzīšanās pilsētā, kas apdraud citus iedzīvotājus. Tāpat arī mūsu slimnīcas pārstāvi ir pelnījuši uzslavu un ir pelnījuši pērienu, jo tas, ko es dzirdu no iedzīvotājiem, un arī pats saskaros, kad, teiksim tā, pēc palīdzības sauciena nevienmēr kāds tev draugs pakaļ, ja kāds tev varēs palīdzēt, nekas tev sadakterēs, tīri jāpaļaujās pilsētas iedzīvotājiem, kas paldies, bet nogādā tev līdz slimnīcai un parūpējas, kad tev pavada līdz pierakstīšanās līdz daktariem, un tu vari izvesaļoties, bet es to sagaidītu vairāk no slimnīcas darbiniekiem, ka viņi ierastos pirmie, nevis iedzīvotāji. Un tas ir arī kārtojams jautājums. Jāizprot ir katras iestādes puses, kas traucē, kas pietrūkst, kur varam palīdzēt. Un jāpārskata ir cilvēki, kas ir devuši svērus, ka palīdzēs cilvēkiem, runājot pārstiem. Policijas darbinieki, kas ir apņēmušies pastāvēt par cilvēku drošību, par cilvēku kustamo un nekustamo mantu, par likumu, vai viņi tiešām ir pareizajā vietā un viņi apzinās, kādu amatpienākumu viņi pieņēmuši. Jā, attiecīgi, tātad te būs 2 lietas. Pirmo sāksim par sakarā ar šo valsts varas pārstāvjiem, jeb likumsargiem. Es īsti neizpratu to domu par šīm ātrajām pakaļdzīšanām iekš pilsētas, bet to jau policisti īsti nekādīgi nevar ietekmēt, ņemot vērā, ka tas ir šis aizdomās turamais, kas viņu ietekmē. Viņš mūk pa pilsētu ātros ātrumos, apdraud apkārtējos. Policija it kā nevar ietekmēt, nekādīgi pitot nedrīkst, varbūt kur attiecīgi Ostrauskim vai Tielorkungam vai pat Kalniņkungam, kas iebilst, sakāms par šo, kā to it kā nevar ietekmēt nekādīgi. Kā brauc šis aizdomās turamais? Kā brauc šis noziedznieks, jā, diemžēl mēs nevaram kontrolēt, jā, mēs varam veikt visādus drošības pasākumus, kas ir brīdinot ar šiem pagunīm, skaņas signāliem, mēģinot viņu aizturēt pēc iespējas ātrāk, varbūt kaut kur nolikt spaikus ar cerību, ka viņš tiešām arī pa šo vietu nobrauks, bet tā, diemžēl, to kontrolēt mēs nevaram. Mēs varam mēģināt varbūt ieviest kaut kādu radaru sistēmu, kur pie šī ātruma pārsniegšanas persona zaudē kaut kādu noteiktu naudas summu, tātad saņem sodu par to, bet tas pa lielam ir arī viss. Mans jautājums būtu, vai katra no šīm pakaļdzēšanās situācijām ir tik liels pārkāpums un noziegums, ka tas ir jāapdraud
pilsētas iedzīvotājs, un vai tur nav nepieciešams iesaistīt detektīvus, kas šo jautājumu risinātu, un šādā situācijā varbūt, ja tā ir bijusi neliela veikala zādzība, vai tiešām ir jāatdzinās pakaļ 4 policijas mašīnām pāri pa 100 km/h pilsētas rajonā. Viennozīmīgi par šo daudzumu ekipāžu, kas piedalās uz tā saucamo pakaļdzīšanos, tātad šis ekipāžu daudzums tiks regulēts. Nebūs vairāk 4 ekipāžas, jā, es teiktu, ka 2 pilnīgi tiek galā. Tas ir viens. Otrs, jūs sakat uz sīku zādzību kā veikalu laupīšanu. Jums varbūt tā liekas sīga, bet ja tas būs jūsu veikals, jā, un jūsu vienīgais ienākuma līdzeklis, protams, ka tad jums neliksies tā kā sīka zādzība. Ir īpaši tad, ja tas būs, piemēram, teiksim, visu mēnešu ienākumu jums no seifa izzakt, jā. Tātad tas ir viens. Otrs, protams, izmeklētāji tāpatās līdz ko atļauj tātad departamentā darbinieku skaits tiek speciāli apmācīti, pieņemti darbā, un viņi veic šīs darbības. Šerifiem, diemžēl, šī privilēģija pagaidām nav, bet es esmu diezgan pārliecināts, ka LSPD darbiniekiem tomēr ir kāds no detektīviem, bet arī viņiem ir darba pilns rokas. Tad, ja pareizi saprotu, tad nedēļas mēneša ienākumi ir vērtīgāki. Šī nauda ir daudz vērtīgāka par 1, 2, 3 cilvēku dzīvībām, kas var... Nē, viennozīmīgi tā tas nav. Vienkārši jūs, vismaz kā es sapratu no šī jūsu jautājuma, ir tas, ka jūs nevēlaties, lai šī pakaļdzīšanās vispār kā tāda tikt veikta. Bet, ja mēs vēlamies samazināt šo noziegumu skaitu, mums ir jāatsaucās uz jebkura veida noziegumu, un lai arī kur mēs nebūtu, un saprotam šīs limitācijas, kādas mums ir pieejamas, ja, tad sāks ļoti, ļoti lielas problēmas tur augšā par to, ka kādam nav nemaz dot iespēju tur uzsākt bēgšanu vai kaut kas tāds. Ja? Līdz ar to mums ir nepieciešams veikt šo pakaļdzīšanos, protams, maksimāli drošā veidā. Nē, es atvainojos, ja man komunikācija radusi pārpratumi. Nekādā ziņā nevienā mirklī neesmu teicis par šīm pakaļdzīšanām to, ka nevajadzētu būt. Tas nav bijis mans nodoms. Mans jautājums ir, vai pilnā ātrumā braucot ar pilsētu ir nepieciešams katrā gadījumā pilnībā noķert šo personu, varbūt ir iespējami citi risinājumi, piemēram, jūs minējāt spaiki tie paši, organizēta, plānota noķeršana. Es atvainojos, ka iejaucos. Kāds ir jūsu rezumē, kā mums apturēt šo noziedznieku? Jo, ja mēs pieļaujam domu, ka mēs izmantojam spaikus, tad man ir jautājums tāds, kas notiks, ja mēs novērtēsim šos spaikus? Kas notiksies tajā brīdī, ka šīs riepas tiks caurdurtas? Vai viņš neievainos kādu civiliedzīvotāju vai kādu apkārtēju, kas tur iet? Tas nav tā, vai tas ir civiliedzīvotājs suns vai dzīvnieks vai jebkas, vai tas vai neapdraudēs kāda civiliedzīvotāja dzīvu. Ticu, tas vairāk apdraudēs. Šajā gadījumā mēs nedrīkstam izmantot... Kur ir tā kā spike trap ir mostly tādi izveidoti, lai viņus nevarētu tik viegli redzēt un persona nevarētu apstāties, tiešām uz viņiem uzbrauktu. Kā jūs varat garantēt to, ka, piemēram, šī pati civila persona neuzbrauc uz šo spike trap un nepamanot? Es atvainojos, es negribu mācīt policiju jūsu pārstāvis, kas esat profesionāli, kā tās lietas jādara, bet ticu, ka jums ir vadlīnijas, kuros mirkļos izmantot spaikus, kā izmantot, kad izmantot, kur tas ir droši, kur tas nav droši, kas ir jāievēro. Es neteicu pilsētā, es runāju vispārēji kā tādi spaikus ārpus pilsētas, norobežot satiksmi, lai nebūtu civiliedzīvotāji. Izvēlēties šīs lokācijas, kur jūs darat ar savām automašīnām, jūs virzat šo bēgošo personu uz jums labvēlīgāku ceļu. Kāpēc es par to minēju? Jo tas, ko es redzu, 4 mašīnas brauc rindā pakaļ vienai bēgošai mašīnai. Es ļoti atvainojos, bet
mēs šīs 4 mašīnas varētu izmantot daudz efektīvāk, ja mēs veidot šo komunikāciju un virzītu personu, bēgošo personu uz kādu no ceļiem, kur mēs varam pielietot spaikus vai pielietot blokādes, kur nav iespējas aizbēgt. Drusku strateģiskāk domāt par to, kā mēs varētu to apturēt, nevis braukt taisnībā līdzi. Jā, es šim piekrītu, bet arī nepiekrītu. Kāpēc? Es nevaru, tāpēc, ka ir jāsaprot, cik ir tajā gadījumā tiek piesaistīti papildus resursi, ja automašīna atrodas vairāk kā 2 personas, un ja ir informācija, ka viņas ir bruņotas jau vairāk. Tur tiek piesaistīts papildus vienības, pēc iespējas ātrāk, lai šie noziedznieki tiktu apturēti. Jo mūsu mērķis ir nevis, kā saka, palaist ielās, lai viņi dara ko grib. Mūsu mērķis ir apturēt viņus. Un ja šajā gadījumā tiek veikts noziegums, mums ir jāpievieno visi nepieciešamiem resursi, lai apturētu šo noziegumu. Arī saistībā ar spaikiem. Mums šobrīd mēs nevaram, kā saka, pilsētas novietot spaikus. Tas jau pirmkārt apdraud apkārtējo dzīvību. Tāpat arī, kad mums ir aprīkots dienesta transporta līdzeklis ar skaņas signāliem, bākuniem. Un ja šis konkrētais indivīds vai šī persona nedzirtos, tad ko mums šajā situācijā darīt? Jo visiem aprīko, visi tie, kas piesaistās aktīvā pakaļdzīšanā, visiem skaidri gaiši ir pateikts ieslēgt skaņas signālus, arī bākunis, kas ir operatīvais transporta līdzeklis. Jādod ir priekšroka jādod šajā gadījumā. Ir personas, šajā, kā saka, pilsētā dzīvo personas, kuras neievēro to. Un mums, kā saka, mēs nevaram regulēt noziedzniekus, kuri lidošiem 130 un vairāk kilometriem stundā. Mums, kā saka, mums nav atļauts pitot pilsētas centrā, kur nu vēl uz kaut kādas šosejas vai tilta. Mēs varam pitot neapdzīvotā vietā, kas jau ir, teiksim, Sandija šoseja, uz to pusi mēs varam pitot. Un mēs nevaram kārtīgi, kā saka, novirzīt šīs konkrētās personas uz turieni, ja viņas brauc tur, kur viņas brauc. Mums nav opcija novirzīt viņus. Mēs piesaistam tik resursus, cik mums ir nepieciešami. Tie resursi kaut konkrētajā zādzībā, piemēram, veikalā. Zinu, ka no LSPD puses ir noregulēts, pats bija LSPD darbinieks, tur ir noregulēts, kad ir uz veikala zādzību 2 ekipāžas, pēc nepieciešams gadību tiek piesaistīts vēl viena vismaz minimāla ekipāža, tas 3 ekipāžas kopumā. Tas ir, ja ir nepieciešams. Nepieciešams gadījumā, ja ir konstatēts to, ka personas ir bruņots, tur jau tiek piesaistīts vairāk vienības. Jo tur apdraud ne tikai civilitātei dzīvības, bet arī tiek apdraudēts valsts amatpersonas dzīvības. Tā kā šajā gadījumā es īsti daļai arī nepiekrītu tam, ko jūs apgalvojat. Es ieteiktu iepazīties ar policijas darbu tuvāk, lai jums, kā saka, būtu tas remuzēmē, kā šeit darbojās policija. Es nezinu, kā tas ir veicies, vai, kā saka, esat runājis, bet būtu nepieciešams iepazīties. Varbūt mums ir, kā saka, iespēja visiem iepazīt, teiksim tā, mēs varam iepazīstināt ar šerifu departamentu, gan jau, ka policija arī labprāt iepazīstinātu, jo šajā gadījumā mūsu mērķis, kā saka, ir viņu apturēt pēc iespējas ātrāk, lai viņš neizraisītu atkal kādu letālu negadījumu, kur var būt iesaistīts policists vai kāds iedzīvotājs vai pat vēl vairāk mediķis. Es saprotu, jā, katra situācija nav vienāda. Un mans jautājums ir, vai visās situācijās ir tiešām ir vajadzīgs un ir šī pārgalvīga ir nepieciešama. Es gan nepiekritīšu to, ka nevar izmantot, ka nevar atrisināt. Mans jautājums ir, cik efektīvi ir, tā arī neatbildēja, cik efektīvi ir cīties pakaļ 4 mašīnām vienai pa priekšbraucošai mašīnai. Cik ilgi jūs dzīsties? Cik daudz negadījums viņš var izraisīt? Cik daudz personas viņš var nobraukt? Tas ir tikai kā piemērs. Cik ilgi tas notiksies? Cik daudz riskantas situācijas notiks? Jūs runājat to, ka jums nav atļauts pitot, vai pitošana ir vienīgais ceļš, vai spēki ir vienīgais ceļš. Es jūtu to, ka šeit vairāk ir vajadzīga koordinācija un tā situācijas vadīšana, kurš var novirzīt ar savām darbībām atbilstošo noziedznieku sev labvēlīgākā iznākumā, darot attiecīgas darbības, bet ne jau braucot vienkārši rindā pakaļ. Tas ir tikai mans viedoklis. Šeit cienītais neiet runa, ka konkrētā rindā brauc policisti. Pēdējās, kas ir primārā un sekundārā vienība, primārā dod komunikāciju no aktīvā pakaļdzīšanā, iesaistījies kāds cits, sekundārā vienība, pēc tam dod nākamajam komunikāciju. Un pēdējās vienības, kas ir tās vai nu 3. vai 4. tās 2 vienības brauc apkārt un mēģina apkārt ielenkt to cienīto, lai viņu pēc iespējas ātrāk aizturētu. Šajā gadījumā tās 2 vienības, kas ir primārās un sekundārā, tā turpina, kā saka, dzīties šim konkrētam individam, un tās 4. un 3.
mēģina apkārt apbraukt, lai viņi censtos pēc iespējas, kā saka, ātrāk notvert. Tas nozīmē to, ka, piemēram, tiek izmantos, kā saka, veids boksot, kas ir mašīna iespiest cienā un nekavētos cienītājiem padoties un pacelt rokas. Tādā veidā arī tā pati trešā vienība, kas piedalās pakaļdzīšanās laikā, divas vienības brauc līdzi tam cienītēm, bet jau trešā vienība jau brauc apkārt, jo tiek noziņots, ka iespējams arī mēs jau nezinām, kas saka, tai otrai pusē var būt plānā. Viņi iespējams var sagatavot, kā saka, alternatīvas mašīnu, ja, kas nobloķē priekšā un trīs vienības ir, kas saka, neko vairs izdarīt nevar. Tāpēc šajā gadījumā trešā vienība, kas ir brauc apkārt, jau laicīgi brauc apkārt, lai tās divas vienības gadījumā iestikt problēmās, trešā vienība jau gatava, kā saka, pārņemt situāciju. Tā kā šeit ir viss izpratnes jautājums. Šeit nav tikai koordinācijas jautājumi. Viss ir ļoti skaidri un saprotam, un viss ir kārtībā. Vai jūs esat pārliecināts, ka katrā situācijā jūsu pakļautībā esošie darbinieki rīkojas tieši šādi? Vai jūs varat likt rokas sirds un apgalvot to, ka katrā situācijā tas notiek tieši šādi, nevis tas, kas ir redzams uz ielas, ka mašīnas brauc 4 rindiņā? Ja jūs pēc jūsu situācijas, kāpēc tās 4 rindiņas brauc, viss ir atkarīgs no situācijas. Es neatbildu par LSPD. Vai jums nav? Es prasīšu, kā šerifam. Mēs pa lielam varam arī garantēt to, ka viņam nav 4 rindiņā, kas brauc. Tāpēc tas ir tas jautājums, ir šis kodeks, ir atrunātais, kā kas notiek. Jūs ar šerifu pārstāvi, es pieļauju domu, ka tur arī viss ir kārtībā. Es pašlaik runāju par tām situācijām, kuras ir pieredzētas. Mana pieredze ar šerifiem pagaidām bijusi ļoti patīkama un ļoti, ļoti profesionāla. Esmu vairāk kārt devies tieši pie šerifiem, dēļ šādas lomas, bet vienkārši redz, ka es nezinu, neesmu pārliecināts, kā tieši kurš ir, kura atbildībā, ja kura pakļautībā šerifs strādā pilsētā. Ja tas ir LSPD, tad es pieņemu to, ka laikam LSPD dod jums norīkojums, bet arī šeit šerifa mašīnas redzēts kā pēdējā, kas brauc līdzi. Un tas iespējams ir saistīts ar konkrētiem LSPD norīkojumiem, kas uzņemās izņēmē šo situāciju. Bet tāpēc arī atbildot uz jautājumu, tās ir situācijas, kas ir pieredzētas, kur pats esmu bēdzis malā, lai man nenobrauktu. Tāpēc jau ir transporta līdzeklis aprīkots ar skaņu signāliem, lai brīdinātu citus ceļu satiksmes dalībniekus. Ja brauc operatīvais transporta līdzeklis, jums ir jādod priekšroka, jāpabrauc labajā ceļa malā. Es atvainojos, ja man jāskrien ar galvu sienā ar mājas? Kurš teica, ka jums ir jāskrien ar galvu sienā cienīties, es neesmu apgalvojis jums. Bet ja man mašīna brauc virsū pa gājēju ceļu, man vairs nav kur palikt. Kur jūs gribat, lai es paeju malā? Pirmkārt, ja jūs, es nezinu, šeit laikam nav likumdošana, cik es saprotu, izstrādāta, bet šajā gadījumā operatīva transporta līdzeklis pārvietojās. Teiksim tā, ja notiek aktīva pakaļdzīšanās, un ja cienītais, kas mūkošais pa priekšu, ja pieņemsim, ka jūs cienītais, ja es nezinu, es aizmirsu jūsu vārdu, kā jūs te dēvēja. Es uzzināšu, Vienīga Luka. Ja jūs mūkat un jūs trotuāru policistam vai šerifam ir pilntiesības, viņš izmanto skaņu signālus, un viņam ir visas tiesības neievērot šajā gadījumā ceļu satiksmes noteikumus. Kāpēc? Tāpēc, ka viņš jūs ķer, ne jau kādu citu. Viņam ir ieslēgts skaņu signāli, bāguns, kas brīdina citus apkārtējos ceļu satiksmes dalībniekus par to, kas notiek. Es atvainojos, šerif kungs, es pārtraukšu jūs. Es pārjautāju, kas šī mirklī ir svarīgāks? Noķert noziedznieku vai cilvēku dzīvību? Protams, ievērojot drošības pasākumus. Es saprotu. Arī tas ir. Jā, tāpēc mans jautājums ir, ja cilvēkam ir austiņas, ja viņš nedzird, ja kāds apstākļs, vai tas dod policistam vai šerifam dod tiesības braukt virsū cilvēkam? Es nevienā brīdī neesmu kādam braucis virsū. Tāpēc tādēļ es jums jautāju. Es uzskatu, ka vispār šerifiem vispār nav jābūt austiņiem, kaut kādām ausīm vai kaut kas tam līdzīgs. Es runāju par iedzīvotājiem. Kas varbūt nedzird, kas nepamana, kas nav tik ātri. Cilvēks var būt apaļīgs, viņš nevar tik ātri paskriet. Jūs uzstājat to, ka man jādod cilvēkam, jādod ir valsts pārstāvjiem ceļi, kas ķer noziedznieki, jo viņiem ir iesniegts skaņas signāls un bākuns. Pilnīgi piekrīt, bet dzīvē ir dažādas situācijas. Un ja tam cilvēkam vairs nav kur palikt, viņam nav jābrauc virsū. Vienā brīdī neesmu apgalvojis, ka kāds brauc virsū kādam. Tāpēc es jums jautāju, vai man ir jāskan galvas sienā, ja man vairs nav kur palikt. Un man jādod ceļš policijai. Pirmkārt, jums ir jāpaiet malā un jādod ceļš
Ja man vairs nav kur paiet malā. Ja es esmu pie mājas sienas. Jūs redzat, ka operatīvais transporta līdzeklis brauc. Jums ir jādod ceļš viņam, neatkarīgi no situācijas. Es atvainojos, policijas Vilka kungs vēlreiz izskaidrojot. Un to austeņas un, jā. Policijas darbībām neviens nevar izsekot līdzi, kas tieši kurā mirklī sekundes laikā var mainīties jebkāda trajektorija un var saslīdēt, jebkas var nomainīties. Es jums jautāju, kā iedzīvotājs, kurš ir saskaries situācija, kad man vairs nav kur palikt un man brauc virsū policijas mašīna, jo viņi izdomājas pēdējā mirklī veikt manevru, jo esmu jau pagājis malā, man vairs nav kur likties. Vai jūs uzskatāt, ka šim policistam, jūs man, uz tā, ko jūs man pašlaik stāstāt? Tam policistam ir jāuzņemās atbildība, ne jau mums. Mēs esam šerifi, mēs neesam policisti. Neatkarīgi šerifs vai policists, es ļoti atvainojos, ka es aizskāru jūs godu, nenosauc jūs par šerifu. Šerifs vai policijas iestīja likuma pārstāvis. Kā tieši man kā iedzīvotājiem rīkoties, ja man likuma pārstāvis brauc virsū, man vairs nav kur palikt? Vai jūs tiešām uzskatāt, ka šī situācijā likuma pārstāvim jāturpina braukt, neskatoties uz neko? Vai tomēr kaut kādas zināmas normas ir? Esmu jau arī izdresējis par to, ka līdz ko ir bijis kāds negadījums vienalga, kaut vai pat mašīnas noskrāpēšana, tātad visdrīzāk, protams, ka šai pakaļdzīšanās piedalās vairāk cilvēku nekā viņš, jā. Tātad ir jāatmetās no šīs pakaļdzīšanās un ir jāsniedz, ja nepieciešama medicīniskā palīdzība un jāpiedāvā arī pilna transporta līdzekļu remonta kompensācija. Tātad jāatbild par saviem nodarītiem postījumiem. Burtiski 2 dienas atpakaļ mums bija šis incidents ar vienu no kolēģiem, un viņš dotajā brīdī vairs nestrādā pie mums, izvēlējās aiziet, bet viennozīmīgi tas vismaz šerifa departamentā tiek dresēts, ka tā tas ir jādara. Jā, un es pat esmu darījis, tā kā es neredzu šajā problēmu, kad gadījumā arī kādam uzbrauc virsū, es vienmēr piedāvāju, vai es tur samaksāju, man vienalga, man tā nauda neko neizsaka, es nesēdāju šeit nedēļ naudas kaut kāds. Mēs, protams, mēs maksimāli cenšamies izbēgt jebkāda veida tātad bojājums, nodarīt jebkādu veidu bojājumus jebkurai civilpersonai, bet, protams, ja šādi negadījumi ir trāpījušies, tad viennozīmīgi mēs par to pašu nesam arī atbildību un visu šo kompensējam. Jā, Protams, ja mēs runājam par tādiem civiliem, kas brauc uz ceļu, tur ir situācija to, ka mēs tur neko nevaram ietekmēt. Ja viņi, teiksim tā, kā lai izstāst šajā sarunvalodā, viņi ir tādi ļoti interesanti. Bezsmadzeņu iedzīvotāji. Un ja viņi dzird sirēnas un bākuns, drīžiem ir tā, ka viņi krīt panikā un brauc visur, kur viņi vienkārši trāpās. Mums ir jāizvēlās, un tad redzi, kā ir. Tur jāsaprot, tas stāvoklis ir jāsaprot, ka viņi tādā gadījumā, kā saka, viņiem sākās panika, un viņi nevis apstājās, jo tie tādi cilvēki, ko mēs nekonam. Tā ir nekontrolējama situācija. Jūs jau neatbildat par civiliedzīvotājiem, viņi paši par sevi atbild, tā kā tas ir, kā saka, not relatable topic to this. Protams, jebkura, nevis civiliedzīvotājs, bet civila persona, tātad šerifa departaments vienmēr sniegs palīdzīgu roku un, protams, atbildēs par savām veiktajām kļūmēm. Tas palīdzēs tā kā cilvēkiem. Labi, es dosimies pie nākamā jautājuma, sadāk te var diskutēt ilgi un dikti, un es tāds, ka arī nebeigsies vismaz šī jautājuma. Nē, es saprotu, bet šī jautājuma te viens pasaka, otrs pasaka, un izstāsta, ka nekad nebeigsies atbildes, jo viens pareizs, otrs pareizs. Labi, un tad nākamais jautājums, Delukas kungs. Tad teiksim tāpatās, kāda jūs prāti patreizējā situācija iekš LS Medical Center, nevis valsts varas iestādēm, kas bija LSPD, Blaine County Sheriff's Office, bet LS? LSM, Los Angeles Medical Center. Jā, tur, man personīgi tas, kas man ļoti patika, aizmirsu psihologu vārdu, uzvārdu, bet ļoti, ļoti patīkama persona, ļoti saprotoša, piezemēta, un ziņā visi procesi tur bija sakārtot un ir labi, bet tas, ko ikdienā novēroju to, kad mūsu medicīnas centrs diemžēl neatsaucās uz izsaukumiem, nebrauc un pavada šo laiku pie pilsētas, slimnīcas tikai, bet uz izsaukumiem ļoti reti reaģē un
šis jautājums ir noteikti jāsakārto, jo cilvēkiem nevienmēr var aizbraukt paši līdz slimnīcai, un viņiem vajadzīga šī palīdzība uz tieši notikumu vietām. Kopēji, skatoties slimnīcas telpas un nepieciešamo aprīkojumu, cik es kā iedzīvotājs var redzēt, liekas, viss ir foršs, tīrs, kārtīgs un darba kārtībā. Protams, jāparunājas ar pašiem mediķu pārstāvjiem, kā tur tālāk ir, jo tas nav man pieejamā zonā, bet ir noteikti slimnīcas vadībā jāstrādā vairāk ar savu personālu, ir tieši uz iedzīvotājiem, jo tomēr viņi devuši vērst, ka viņi palīdzēs cilvēkiem grūtībās, kad ir notikusi kāda nelaime, kad ir vajadzīga medicīniskā palīdzība. Labi. Nākamais jautājums, jo tuvamies beigām. Kas būs pirmais, ko realizēsiet, ja kļūsiet par mēru? Pirmā lieta, ko realizēs? Pirmais, ko realizēšu, noteikti ir kopējas pilsēta, iespēja katram iedzīvotājiem izteikties un izpaust savu viedokli un iesniegt savas domas par notiekošo pilsētā un par savu tālāko rīcību. Tā būtu kopējā šajā pirmajā darbībā. Noteikti viens nav cīnītājs un ir vajadzīga komanda, kas strādā, noteikti kāds padomnieks ir. Arī būtu jāpieņem, lai mēs varētu kaut efektīvāk un ātrāk risināt jautājumus, kas saistās pilsētu. Un iesaistītos tālāk pilsētas jautājumos, lai sakārtotu gan vidi, gan tās lietas, kur vajadzīga palīdzība. Esmu šeit tikai un vienīgi, lai palīdzētu. Tāda ir mana misija, kā mēra, kā manā uzskatā vispār mēram jābūt, kas ir šī persona, kas ir komunikācija un skaidrs un nepārprotams viedoklis, balstīts uz faktiem, nevis uz emocijām, par to, kas ir vajadzīgs, kas nav vajadzīgs, un ieklausās katrā personā, katrā pārstāvī, lai izdarītu to labāko pilsētā. Labi, un tad pēdējais jautājums. Tas būs saistībā ar tieši vispārīgo pārvaldi kā tādu un idejām. Kā sāksiet un sakārtosiet domi, ja kļūsiet par mēru? Kāda būs amati, pozīcijas, iespējas, piemēram, cilvēkiem doties tur pa ministru kaut kādu pieteikties, labklājības ministrs, tur vēl kaut kāds tur, labi, aizsardzības ministrs apšaukums būs, bet, ideja kā tāda. Kādi būs šie amati un vispārīgi, kā sakārtoties domi, jo viens pats mērs tomēr nevar valdīt nekādīgi. Varētu var, bet tas būs autoritārais režīms. Nē, tā ir tā viena lieta, ko jau minēju. Noteikti mums vajadzīgs ir juristi, ir vajadzīgi tiesneši, ir vajadzīgi domas pārstāvji, kas gan novērtē uzņēmumu atbilstību visiem būvniecības standartiem, kas novērtē atbilstību reglamentam, vai tur viss notiek likumiski un viss notiek atbilstoši likumdošanai un tiek visi nodokļi nomaksāti, kad mūsu pilsētas kase tiek papildināta pienācīgi, to, kad darba likumi netiek pārkāpti. Tur viss ir vajadzīgs palīdzīgs rokas, līdz to ir vajadzīgs vairāk ministriju, kas atbildēs tieši par šiem jautājumiem, tad, kā jau minēju, gan tiesneši, gan juristi, lai mums ir pienācīga likumdošana un likumiska aizsardzība ar iedzīvotājiem. Ja ir kādas domstarpības, tad tas viss notiek likumiskā ceļā, tiek atrisināts un katra puse ir apmierināta, viņai bijusi iespēja izteikties un pierādīt savu taisnību vai tieši pretēji savu izdarīto noziegumu, to, ka viņš apzinās, ka mēs pierādām to, ka viņš to ir izdarījis, lai visiem ir, kā saka, iespējas. Un tiesības uz godīgu izskatīšanu un godīgu dzīvi pilsētā. Labi, tas būs viss no attiecīgi mums kā legālu organizāciju pārstāvju puses. Jautājumi varbūt klātesošiem ir kāds nobeidzošais jautājums saistībā ar darbu vai pat personīgais, pilnīgi kāds. Kas jums ļoti rast priekšzīmi par Delukas kungu, vai viņš būtu labs mērs, vai viņš būtu labs mērs vai izpildirektors šajā gadījumā?
un potenciāli mērs. Nu, par to es spriest pagaidām nevaru, tā kā ir principā bijusi tikai kaut kāda veida diskusija, bet man interesē tā, mums kā legālajām organizācijām, ko jūs vispār varat piedāvāt, tātad neņemot vērā to, ka tur kaut kāds veidus, kā raisīt šo darba pieteikumu palielinājumu un kaut ko tam līdzīgu, ja? Tad tur darba apstākļus un vispārējo. Ko jūs varat mums piedāvāt? Es saprotu, vēl jautājumu var atkārtot. Ko jūs mums kā legālām organizācijām varat piedāvāt? Kā legālām organizācijām, jums konkrēti šerif birojam, tad man jāsaprot, kāds ir jūsu vajadzības. Tas noteikti būtu tikšanās. Jāizprot, kāds ir jūsu vajadzības. Vai tas ir jauns iecirknis, vai tie ir jauni detektīvas izmeklēšanas risinājumi, jaunākas tehnoloģijas, jaunākas iespējas ir. Vai tās ir labāk aprīkotas automašīnas, labāks ekipējums, kas palīdz jums pilnvērtīgāk veikt savus tiešos pienākumus un parūpēties par pilsētas drošību. Vai tās ir ātruma kameras, digitāli risinājumi, kas jums palīdz ātrāk un gan noķert šīs personas, gan arī identificēt kaut kādus pārkāpumus pilsētā, kad jūs esat varbūt kādā izsaukumā vai kādus cits amata pienākumus pildat, bet kas palīdz jums uzturēt pilsētas drošību un nodrošināt labu, nevis labu, bet atbilstošu likumam braukšanas praksi uz ielas. Ok, labi. Varbūt kolēģim ir kāds jautājums? Man nē. Mēs tikai padiskutējām. Labi, tad, ja tas viss personīgi, tad mēs ar Gunti aiziesim, ātri parunāsim iz dažiem vārdiem un attiecīgi izlemsim izvirzīt, vai ko mēs darām. Jo, protams, ir daži cilvēki, kas varbūt ir illiterāti vai analfabēti vai es nezinu, kas problēma, bet nesaprot, kad izpildirektoru izvirza dome, nevis ievēl cilvēki. Diemžēl nesaprot. Ir cilvēki, kas nezina likumdošanu, bet tur neko neizdarīs, viņam jāiet mācīties, bet ne jau es tas, kas iešu mācīs, bet ir cilvēki, kas nesaprot, ka ir jāizvirza. Tāpēc mēs ar Gunti iesim uzzināt pāris vārdiem, var palikt, paprunāties, iedzert ūdeni, uzgrābt braunīju. Esam Guntas pāris vārdiem. Es nezinu, nemaz tik sodīgi neizklausījās. Neizklausās, jā. Tas tik sodīgi nav, jā. Millers, ja maiņā parādījies. Pošmecāni diezgan skarbi izteicās, bet es saprotu arī iedzīvotājs. Vēlreiz? Saka, Pošmecāni kungi diezgan skarbi izteicās, bet es saprotu iedzīvotājs un viņu šaubas. Visi jau šaubās, cienītais. Kuram tā uztvere būtu, kuram tā uztvere strādā uz to, uz otru pusi? Katrs jau uztver savādāk, katram jau savs viedoklis ir un vispārējais. Protams, nav galvenais komunicēt. Žēl, ka cilvēki aizgāja. Tur bija apšauta, tāpēc jau viss aizskrēja, te bija pa lielam mediķi un tā cilvēki. Cik sapratu no policijas bija puses apšauta, tāpēc. Trakums ielās. Uz vakariem. Jā, tā necīņa ir ļoti liela īstenībā tādā ziņā. Šeit arī tā necīņas izrādīšana pret valsts amatpersonām no cilvēkiem ir drausmīgi. Es saku, ja jūs kādu dienu atbrauktu, teiksim tā, papatrolēt ar mums, jūs redzētu to necīņu, kas pret mums tiek raidīta, ļoti tiek raidīta no, otras puses, no cilvēku puses. Paldies Dievam, šerifu departamentam nav tik izteikti tā negativitāte. Bet, kad es biju policists, tad bija ļoti. Policistiem, jā, LSPD, tā ir tāda diezgan pamatīga problēma. Bet, labi, es saprotu, kāpēc nav pret mums un ir pret viņiem. Vairāk šīs negācijas. Bet, labi, tas paliek pie mani. Es jūs ļoti labi saprotu, jo, no
redzētā un dzirdētā. Es saprotu iedzīvotājs, kādēļ viņiem ir tāda attieksme pret LSPD. Kas saka, katrs jau dabūna Tā, Paiglis kungs, jūs varbūt vēlaties atnākt uz ātriem jautājumiem maziem? Labāk ne, jau var. Labāk ne. Tas ievilksies savādāk. Jā, no LSPD arī nevienmēr bijusi tā korektākā attieksme. Es tur strādāju, un tagad tur mainījās vadība, un tagad tur viss mainījās. Tad es aizgāju tur pastrādāt, jā. Jā, tas ir atsevišķi. Eirona kungs jums jau rūpīgi no tās kameras nesāk. No vadības puses attieksme, bet no tiem cilvēkiem, Mēs jums piegādājam stacionāro. Tavs uz izgājums. No to, ko jūs varat tā novietot uz 3 kāju. Sevišķi tagad bija aizturēti. Sevišķi Tavu tagad kādu gruntību parunāt. Tausmīgi vārdi, ja Es neko negribu. Kristāvīgos vārdos tev sūt prom. Jā, attiecīgi. Pilnīgi piekrītu. Tur ir briesmīgi. Mēs gājām ar Guntis Pāris vārdiem. Tātad, jā, mēs, protams, esam secinājuši, ka, mūsuprāt, vismaz šīs atbildes uz uzdotiem jautājumiem, gan personīgiem, gan, attiecīgi, arī darba profesionāliem jautājumiem, bija pietiekamas, bija ļoti labas, lai mēs gūtu tādu priekšstatu par, kā viņš uztveris šādu mēra darbu. Protams, ne mēs viņu pašlaik ne pa mēru ievēlam, bet izpildu direktoru. Kā priekš minēts, izpildu direktors tiek izvirzīts, nevis ievēlēts. Tas tā skaidrība, ja kāds domā, ka tā nav taisnība, tad droši varat apstrīdēt mani. Bet katrā ziņā tātad esam izlēmuši, ka Delukas kungs tiks izvirzīts uz dotā brīža izpildu direktoru, līdz tiks atrasts mērs, ja, protams, būs kāds labāks kandidāts šādam amatam. Un tad, protams, tālāk par viņa dalību domē vai vispār pavaldes jomā lems pats mērs. Mēs vairs neiesaistīsimies, mēs vienkārši esam kā šīs vispār pārvaldes formas ievirzītāji, jo mēs esam, varētu teikt, tā patreiz domas vadītāji, ņemot vērā, ka mēs esam legālu organizāciju pārstāvji līdz šim, bet tagad legālu organizāciju pārvaldi pārņems mums Vinīda Lukas kungs, jaunais domas izpildu direktors. Paldies jums par uzticēšanos, par iespēju. Darīšu visu, lai jūs nepieviltu un veiktu ļoti, ļoti labu un kvalitīvu darbu. Superīgi. Tālāk, protams, būs vēlāk sarunāt mazliet privāti, bet šis, protams, galvenais bija atvērtā zāle, visi varēja ierasties, izpaust savu viedokli, ko viņi domā, kādus jautājumus uzdot, lai rastu sev priekšzīmi un vispār priekšstatu par attiecīgo personu, kas mums ir Vinijs Deluka. Jā, bija gan kritika, bija varbūt atbalsts, bija nesaprašanas, bet tas ir tikai normāli, ja mēs šeit esam ieradušies apspriesties un visiem ir sava brīvā runa, ņemot vērā, ka mēs dzīvojam demokrātiskā valstī. Tāpēc visiem ir šī brīvā runa izpausties un jautāt to, ko viņi vēlas, neaizskarot nevienu. Tāpēc jā, tas būs arī viss. Tālāk par mēra kandidatūru, kurš grib tikt pa mēru, tiks paziņots mums lielajā e-pastā pie news sadaļas. Tie, kuri gribēs, tie varēs pieteikties. Ja arī kāds jums šeit klāsošie vēlās, droši pieskaties, tās jūs tiesības var pieteikties, ja to vēlaties un ticat, ka esat spējīgs uz šādu amatu ieņemšanu un jums ir attiecīgās iemaņas un attiecīgi iemaņas un īpašības. Tā kā tas ir viss, es ieveru Pušmacāns, lai galva organizācija pārsāks. Intervija ieslēgta. Paldies. Tā, Telis kungs, dodamies.